27. oktobris Arēna Rīga un Rīgas Dinamo. Pēc izbraukuma sērijas, kur noslēgumā rezultāti 3-1 tika uzvarēta spēcīgā Magnitogorskas Metalurga komanda, ir atgriezusies Arēnā Rīga, lai savu skatītāju priekšā turpinātu uzvaras sēriju. Mūsu pretinieki Hanti-Mansijskas Jugrā vienība. Jau no spēles pirmajā minūtē mūsējie parāda, ka ir apņēmības pilni šo spēli uzvarēt. Pirmās trešdaļas 8. minūte un rezultātu spēlē atklāja Kristaps Sotnieks. Pirmās trešdaļas turpinājumā notiek acīm redzamais neticamais. Uz tablo 13 minūtes, 18 sekundes un vārtus gūst Miks Indrašis. Dargie draugi, nākamo 43 sekundžu turpinājumā vēl divreiz Ripa ielido pretinieku komandas sargātojos vārtos. Pēc 13 sekundēm rezultāts uz tablo 3-0 un trešos vārtus Rīgas Dinamo labā gūst Māris Bičevskis. Un turpinājumā pēc filigrānas Ginta Mēja piespēles apspēlējot savu pretspēlētāju 4-0 un vārtu autors Edgars Kulde. 43 sekundēs 3 gūti vārti un pirmā trešdaļa uzvarēta ar 4-0. Otrās trešdaļas sākums un vieni goda vārti tomēr krīt arī Jakuba Sedličeka sargātajā mūrī. Kirills Raskazovs rezultātu uz tablo samazina līdz 1-4, bet spēles turpinājums pagāja tikai un vienīgi Rīgas Dinamo zīmē. 5-1 vārtu autors Mitelis Rēdlis. Otrās trešdaļas izskaņā Tims Sestito ar teicumu metienu virs pretinieku vārtsarga pleca jau rezultātu uz tablo uzgriež 6-1. Nu jau liekas, ka tiešām uzvaru vairs mums neviens neatņems. Turklāt pretinieki ļoti bieži pārkāpj noteikumus. Punktu spēlēja trešās trešdaļas 55. minūtē pēc Stīvena Seigo un Laura Dārzņa piespēlēm pieliek Tomašs Kundrateks. Par mača labāko spēlētāju Rīgas Dinamo sastāvā tika atzīts Kristaps Sotnieks, bet pretinieku rindās tas bija vienīgo vārtu autors Kirills Raskazovs. Bet mēs uz interviju aicinājām komandas kapteini. Protams, ka pēc šādām spēlēm komentēt savus komandas sniegumu ir ļoti grūti, bet pretinieku komandas kapteinis mums to izdarīja. Конечно, понимаем, что трудно после таких игр давать комментарии, но что с игрой сегодня случилось? У меня нет объяснения на этот вопрос. Я думаю, что мы недостаточно настроились, не были готовы. Потому что, во-первых, перелет, поздняя игра, как бы это тоже сказалось, что первый период мы вообще провалили первую половину, были как сонные мухи. Вот, где-то, не знаю, будем сейчас разбираться, конкретного ответа нет на этот вопрос. Ну, несмотря на результат, как понравилось в Риге играть? Да в Риге всегда хорошо. Классная атмосфера, много болельщиков. Приятно играть, когда полные трибуны, хоть они, может быть, не всегда поддерживают тебя. Но все равно это придает адреналин, кураж. Но сегодня у нас не получилось. Желаю удачи Риге дальше. Вот, а мы будем делать анализ над ошибками и биться дальше за свое место в плей-офф. Ну, мы пожелаем удачи вам в Хельсинки. Спасибо и вам тоже. Счастливо. Atmosfēra pēc uzvarētām spēlēm Rīgas Dinamo ģērbtuvē, protams, vienmēr ir pacelājoša un ļoti patīkama. Pēc spēles devāmies nointervēt mūsu komandas kapteini Lauri Dārziņu. Ļoti svarīga, nepieciešama uzvara. Saki, kā jūs noskaņojoties šādai spēlē, ka šodien laikam jau var teikt, ka viss sanāca? Jā, tiešām sākums padevās ļoti labs, un kas arī svarīgi, kad, teiksim, citreiz tāds labs sākums var atslābināt, bet tomēr vinējām visus periodus, 1., 2. un 3. Tā kā tas ir tiešām labi, un beidzot salikām kopā veiksmīgi 60 minūtes. Pirmajā trešdaļā izskatās, ka jūs esat vienu rekordu uztaisījuši 3 vārti 43 sekundēs. Kaut kas tam līdzīgs ir kādreiz piedzīvots? Ja man tik ilgi jādomā, tad droši vien, ka nav. Jā, tas tiešām bija tā bum, bum, bum un super. Tas iedod milzīgi tādu lādiņu jau skatītājiem un pēc tam, protams, viņi to lādiņu mums tā kā iedod. Tā kā tas viss ir kopā komplektā un tiešām patīkam spēle. Nākamā spēle pret laikam jau vienu no šīs sezonas, var teikt, kā pārsteigumiem automobilis, kurš ir austrumos līderis. Jā, Jugra arī labi atrodas turnīra tabulā. Tā kā, es nezinu, mums tā situācija tabulā šobrīd ir diezgan depresīva, tāpēc mēs baigi neskatāmies, kur mēs esam un kur pretinieks ir. Mums ir jāmēģina sākt labi spēlēt, sākt pelnīt punktus, un tad jau papriecāsimies arī par vietu tabulā.
Paldies! Nākamā mājas spēle Arēnā Rīga jau šo ceturtdienu, 29. oktobrī, kad pie mums viesosies Austrumu konferences viena no līderiem Jekaterinburgas automobilistu vienība. Tā būs diena, kad kopā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju mēs piedalīsimies akcijā un aicināsim visus kļūt par gaismas vestnešiem. Būsim gaismas vestneši, parādīsim automobilistam, ka mēs viņus redzam un visi kopā apturēsim viņu uzvaru sēriju. Turpinot mūsējo, tiekamies Arēnā Rīga šo ceturtdienu.